nākamais lūksim Rūkas kundzi mums pastāstīja par mobilās brigādes pakalpojumu. Deputāti, domāju, ka jūs jau ļoti labi atceraties, ko nozīmē mobilā brigāde, bet kurā gadījumā esmu gatava jums pastāstīt vēlreiz, kas tad ir šīs mobilās brigādes pakalpojumi, tieši tāpēc, ka projekts tūlīt arī sāksies, ja ir jau apstiprināts Eiropas finansējums, un tajā brīdī tūlīt jau tiks slēgts līgums arī par projektu īstenošanu. Tātad, projekts mobilā brigāde tika izveidots atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmai alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, lai nodrošinātu Ikšķilas novada iedzīvotājiem papildus sociālos pakalpojumus un atbalstu. Kas tad ir plānots šajā projektā un ko tad darīs mobilā brigāde? Tātad, projekta ietvaros ir paredzēts sniegt jaunu sociālo pakalpojumu mobilā brigāde un paplašināt jau dienas centrā esošos sociālos pakalpojumus, lai nodrošinātu Ikšķilas novada iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus sociālas un veselības aprūpes pakalpojumus gan dzīves vietā, gan arī dienas centra telpās. Tātad visvajadzīgākie pakalpojumi pēc vienas pieturas aģentūras principiem tiks nodrošināti vienkopus. Mobilajā brigādē ietilpst tādi speciālisti kā psihologs, sociālais darbinieks, jurists, fizioterapeits, aprūpētājs, medmāsa un citi speciālisti, kuri būs nepieciešami balstoties gan uz sociālā dienesta pieprasījuma, gan uz iedzīvotāju pieprasījuma, gan arī uz citu speciālistu, piemēram, mediķu pieprasījuma. Mobilā brigāde veiks izbraukumus pēc klienta lūguma vai sociālā dienesta vai citu institūciju pieprasījuma, nodrošināt sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas, aprūpi vai apsakojumu klienta dzīves vietā. Mobilā brigāde tāpat nodrošinās arī individuālās konsultācijas personām pēc smagām saslimšanām, konsultācijas pašaprūpei, individuālās konsultācijas un atbalstu ģimenes locekļiem, kā arī individuālās konsultācijas mājokļu vides pielāgošanā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Kas tad, teiksim, vēl ir ļoti svarīgi? Ļoti svarīgi ir tas, ka mobilā brigāde dos iespēju nokļūt uz konkrētiem pakalpojumiem arī dienas centra telpās un piedalīties organizētajos pasākumos konkrētām mērķa grupām. Nepieciešamības gadījumā viņus nogādājot uz pasākumu vietu. Piemēram, šādiem pasākumiem – sociālo un funkcionālo prasmu pilnveidošana, sociālā rehabilitācija, motivācijas programmas, organizēta brīvā laika pavadīšanas pasākumi un pasākumi, kas vērsti uz draudošas invaliditātes novēršanu. Kādi tad ir plānotie rezultāti? Tie, ko mēs varam šobrīd jau arī tā prognozēt, kas varētu būt arī izmērāmi. Tātad vismaz 500 Ikšķilas novada iedzīvotājiem, kuriem nav iespējams patstāvīgi nokļūt līdz pakalpojumu sniegšanas vietai, tiks nodrošināta attiecīgo sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un socializācijas iespējas. Paaugstināta būs 250 projektā iekļauto mērķu grupu motivācija risināt savas sociālās un veselības aprūpes problēmas un attīstīt viņu prasmi tās risināt. Sniegta psiholoģiskā palīdzība un atbalsts vismaz 250 klientiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, piemēram, bezdarbs, saslimšana, draudoša invaliditāte, dabas stihijas un tam līdzīgi. Veikta vismaz 50 personu ar funkcionāliem traucējumiem un pārvietošanās grūtībām socializācijām, nodrošinot viņu piekļūšanu un nokļūšanu uz pasākumiem, kas organizēti dienas centrā konkrētai mērķa grupai. Organizēt vismaz 100 atbalsta pasākumu projektu mērķa grupām, izveidot pastāvīgu dienas centra mobilā brigādi, kas turpinās apkalpot Ikšķilas novada iedzīvotājus arī pēc projekta beigām. Un ar laiku varētu piedāvāt savus pakalpojumus arī Rīgas plānošanas reģiona ietvaros. Lūk, tas tā īsumā, varbūt, ka jums vēl ir jautājumi, tad var arī atbildēt par šo. Tieši konkrēti jautājumi, tad jūs minējāt, ka tie speciālisti, kas tur būs, psihologs, sociālais darbinieks, rehabilitācija, medmāsa, arī mediķis pēc pieprasījuma. Jā. Tas nozīmē to, ka reāli ir cilvēkam arī veselības problēmas, tad viņš var zvanīt uz šo. Jā, tieši tā. Lūk, mobilās brigādes princips jau ir tāds, lai varētu vienkopus apvienot sociālās un veselības pakalpojumus, ja tas ir iedzīvotājiem nepieciešams.
Tātad mobilā brigāde var izbraukt, jā, pie cilvēku. Tas mediķis, kāda viņš ir piesaistīts pēc pieprasījuma, un tajā brigādē, vai viņš tur visu laiku skaitās? Viņš skaitās mobilās brigādes sastāvā, bet viņš iekļaujās konkrētā izbraukumā. Tieši tā. Es domāju, ka jūs saslēdzat kaut kādus līgumus ar cilvēkiem konkrētiem, un ja viņi pēc izsaukuma, pēc pieprasījuma, viņi arī brauc. Tieši tā. Un tad es sapratu, ka pēc šī projekta beigām tie visi pakalpojumi tiek turpināti nodrošināti. Un tas iegūms no projekta ir tas tā automašīna, reālais, kas tur ir? Nē, iegūms nav automašīna. Nē, es sapratu, jūs notat tos labumus, kas tur tiek kā pakalpojumi nodrošināti. Es domāju, arī tie ir praktiskais, tas finansiālais iegūms no tā projekta. Pirmkārt, jau iegūmums ir papildus sociālajai pakalpojumu iedzīvotājiem. Tas ir primārais, jā. Protams, otrais arī mobilās brigādes busiņš paliek arī mūsu pašvaldības, jā. Un tas nozīmē to, ka vienīgais, kas tad uz pašvaldības izmaksām aiziet pēc projekta, ka projekts pabeidz projekts ir 3 gadi. Projekts ir 2 gadi, un pēc tam ir pašvaldība nodrošina pusotru gadu vēl arī projektu, jā. Un jūs apmēram zināt, cik apmēram tas finansiāli, tās izmaksas uz 1 gadu, cik liels tam paredzamās izmaksas, tam personālu uz 1 gadu. Projektu ietvaros, cik ir paredzēts, jā, protams, bet mēs noteikti skatīsimies, kā tas būs reāli praksē, un es domāju, ka es jums varēšu iepazīstināt pēc kaut kāda pusgada reāla darba. Cik tad projekts ir paredzējis finansēt uz 1 gadu šim te pakalpojumiem, tiem speciālistu apmaksā? Projekti iesaukt tevi sarēķināt. Mūsu speciālistu apmaksā tūlīt jums pateikšu. Precīzi. Tātad speciālistu apmaksā ir paredzēts. Tātad kopumā speciālistu apmaksai būs apmēram varētu būt kādi 15,000 gadā. Eiropas nauda arī tur ir klāta? Jā, tur ir tikai Eiropas nauda. Pēc pusotra gada tā aiziet pašvaldības nauda. Tas viss ir atkarīgs, kad mēs izvērtēsim arī šo projektu kā tādu. Tas viss ir atkarīgs no tā, kā pašvaldība vēlāk turpmāk pieņems lēmumu, kas ir nepieciešams un kas nav nepieciešams. Tas nenozīmē, ka tieši tas pats, kas šobrīd ir paredzēts projektā, ka tieši tas pats speciālistu sastāvs, teiksim, un viss būs arī pēc tam pēc projekta realizācijas. To mēs izvērtēsim visi kopīgi un skatīsimies, kas būs nepieciešams. Ir jautājums par tiem pakalpojumiem, ir ierobežots skaits, ko var sniegt mēnesī tā brigāde. Jā, protams, tas ir atkarīgs. Tas ir projektā paredzēto finansu un pakalpojumu. Cik tas pakalpojumu skaits mēnesī ir? Es tikko minēju. Tas atkarīgs būs atkal no pieprasījuma, ja? Projekta laikā es minēju, cik mums ir šie pakalpojumi. Es domāju, tas ir tas maksimums, ko ir aprēķināts. Tas ir maksimums, jā. Tas ir uz gadu aprēķināts, tie ir 500. Nē, tas ir uz projektu. Tas ir uz projektu uz 2 gadiem. Es domāju, cik ir tas pakalpojumu daudz skaits, ko līdz mēnesī iedzīvotāji ikšos. Tas būs atkarīgs no pieprasījuma. Iespējams, kad viens konkrētais pakalpojums būs nepieciešams 1 mēnesi vairāk, citu mēnesi mazāk. Kopējais skaits. Jā, tieši tā, tas izlīdz. Jo jūs jau paši zināt, ka, teiksim, vasarā varētu būt mazāk, ja, to pieprasījumu un ziemā varētu būt atkal savādākas problēmas. Un tas rekapitalizācijas, cilvēks ir domāts, ka viņš ir nopirkos rakstisko vingrošanu vai kaut kādām... Ne tikai. Protams, viņš arī jā, pārsvarā tas ir tas rehabilitācijas, teiksim, vingrojuma komplekss, ja, varētu būt, bet ne tikai, protams, tas ir arī konsultācijas mājokļu pielāgošanā un ģimenes locekļiem aprūpēšanas. Tas problemātiskais jautājums ar tām telpām tomēr ir mobilā brigāde, viņiem ir viena noteikta dienas nevis, tāpēc ir situācija kādas dienas nevis telpas noslogojumi visu pārējo, vai tad nebūs tā, ka viens sāks traucēt otram, ja mums, teiksim,
Nē, mums ir ļoti labi sakārtot šīs lietas, un telpu izmantošana mums ir pilnīgi kā konkrētiem laikiem. Mobilās brigādes ietvaros strādā tie paši speciālisti, kur strādā dienas centrā, tieši ar to domu, lai cilvēks saņemtu pakalpojumu pēc vienas pieturas saņemtos priekšā. To, ko viņam var nodrošināt mobilā brigāde, viņš pie tiem pašiem speciālistiem var griezties arī dienas centra telpās. Atbilstoši tam, kā teiksim, būs nepieciešams sakārtot šo darbu, mēs arī pielāgosim laikus un sadalīsim laikus, nav problēmas mums. Teiksim, konkrēti. Tas ir plānošanas jautājums. Tieši tā, tas ir tikai plānošanas jautājums. Jā. Jā. Es domāju, ka mums sāk darboties šī, teiksim, brigāde. Mēs tūlīt domājam, ka jau tuvākajā laikā mēs noslēgsim līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūra par projektu īstenošanu. Tikko būs šis līgums, tā mēs izskatinām iepirkumu uz mobilo busiņu un jau ar pirmo līguma dienu uzsākam projektu īstenošanu un sākam komplektēt mobilās brigādes šo sastāvu un piesaistīt speciālistus, viņus apmācīt un jau veidot mobilos. Kā iedzīvotāji uzzinās par kādu pakalpojumu? Jā, iedzīvotāji uzzinās, pirmkārt jau mums ir arī projekta ietvaros ir obligāta prasība ir regulāra publicitāte, tas nozīmē, ka noteikti gan caur mūsu mājaslapu, ja, kas ir Ikšķila.lv, gan arī droši caur televīziju, caur mūsu laikrakstu, caur Ogres televīziju, ja, tā kā, es domāju, ka visu, jā, arī sociālajā dienestā, arī dienas centrā uz vietas būs, visur būs, arī domē būs izliktajā informācija. Un arī ar ģimenes ārstiem būs arī tikšanās un viņi tieši tā. Tieši tā. Viņiem visiem avīzēs tāds cilvēku internetu nevienu. Kolēģi, jautājumi ziņotāji, Jautājumi nav. Paldies, Tīcis, mums par informāciju. Mēs sveicās. Cerēsim, ka mums visiem kopā veiksies. Tas ir kaut kas jauns, bet es domāju, ka mēs visi varēsim lepoties ar laiku.